115 miljonu latu šādu summu pērn Latvijas iedzīvotājiem izsnieguši ātrie kreditētāji. Eksperti uzsver, ka parādu purvā grimstošo cilvēku aizstāvība ir arī valsts pienākums. Tādēļ jau tuvākajā laikā taps attiecīgi likuma grozījumi. Iedzīvotāju smagā parādu nasta palielina arī sociālo spriedzi sabiedrībā, tāpēc ātro kredītu jautājumu šodien tika apspriests pat Saeimas Nacionālās drošības komisijā. Turpina Madara Līcīte. To, ka Latvijā var salīdzinoši vienkārši un ļoti ātri tikt pie naudas, izmantojot tās saucamos ātros kredītus, zināja daudzi, bet apjoms, kādos tas notiek, pārsteidz. Gan ātro kredītu devēju nozara, gan tie, kam to vajadzētu uzraudzīt, īpaši sarosījās pēc Latvijas televīzijas raidījuma de facto sižetu un filmu sērijas SMS, SOS. Rosināta virkne likumdošanas izmaiņu, arī nebanku kreditētāji apņēmušies stingrāk kontrolēt, kam un cik daudzus kredītus vienlaicīgi izsniedz. Saeimas Nacionālās drošības komisija uzskata, ka valstī pienācis laiks iesaistīties un pasargāt savus pilsoņus. Cilvēki un mazturīgas ģimenes ar maziem ienākumiem nonāk atkarībā no kredītiem, no sodu naudām, no kavējiem procentiem, kas var vilties pat, mūsuprāt, visu mūžu garumā. Tas nav nekas jauns, tas rietumu pasaulē lielajās pilsētās, priekšpilsētās ir raksturīgs fenomens. Viņš ir atnācis pie mums ērta, lēta nauda, bezatbildīga paņemta, kur ļoti grūti atdot. Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāji uzsver, ka situācija ar nebanku kreditētājiem pēdējā laikā uzlabojas. Piemēram, vairs netiek solīts balvas par ātrā kredīta saņemšanu, taču nozarē vēl daudzas lietas esot jāsakārto. Svarīga lieta ir, lai patērētāji paši apzinās savu atbildību šos kredītus ņemot, jo arī viņiem ir atbildība ņemt atbildīgi, ne tikai kredītdevējiem dot atbildīgi. Un patērētājiem noteikti svarīgi būt zinošiem par sekām šādiem lēmumiem. Un tā ir finanšu izglītība, tā ir finanšu pratība, kurai noteikti, manuprāt, ir jāpievērš izglītības sistēmā lielāku uzmanību nekā tas ir darīts līdz šim. Ekonomikas ministrija jau izstrādājusi likuma grozījumus, lai nākotnē tiktu stingrāk uzraudzīti gan kredītdevēji, gan ņēmāji. Ir priekšlikums ierobežot pakalpojumu izmaksas, respektīvi ierobežot procentu likmi, kā arī saistītos maksājumus, kas rodās pēc līguma termiņa beigām. Patērētāju centrs savā darbībā ir arī novērojis vai ir jūtis, ka tie dati, kas līdz šim ir tikuši pieprasīti no nozares, ir bijuši nepietiekami, tā kā mēs arī piedāvājam papildināt šo te iesniedzamo datu apjomu, kā arī piedāvājums ir precizēt un nopietnāk šo te maksātspējas vērtēšanu. Iespējams, jau drīzumā viens no priekšnoteikumiem kredīta saņemšanai būs arī regulāri ienākumi. Ir darbs, ir nauda, nav darbs, nav arī kredītu. Madara Līcīte, Eriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.